Sveiki, skatītāji! Šodien mana auditorija ir Svedbankā. Te tikko beidzās nekustamā īpašuma nozares pārstāvju tikšanās par būtisku jautājumu. Par to, kāda ir tā saucamā pelēkā zona nekustamā īpašuma tirgū. Tā arī esat nosaucis šo video – pelēkā zona. Ko tas nozīmē? Detalizēt, kādi jautājumi tiks skatīti, šodien izstāstīs asociācijas vadītājs Aigars Šmits. Labdien, skatītāji! Šobrīd atrodos Svedbankā, kur pirms mirkļa beidzās Latvijas nekustamā īpašuma darījuma asociācijas un Svedbanka pirmā publiskā diskusija par to, kāpēc nekustamā īpašuma nozare ir pelēka un kā viņu tomēr dabūt caurspīdīgāku. Īsti nav noslēpums, ka Latvijā aptuveni tikai 20% no nekustamā īpašuma darījumiem, kas kopā Latvijā vidē ir ap 50 000 gadā, notiek caur nekustamā īpašumu aģentūrām, vai kā arī notāri ir minējuši notariālā akta formā, šī darījuma skaits ir aptuveni 15%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valstī ir pieņemts likums par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanas un kontroli, un mums ir pienākums pārbaudīt klientu, anketēt, naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudīt. Un mēs publiski šodien paziņojām, ka īsti šis likums nedarbojas, jo 80% no šie darījuma veicējiem netiek pakļauti vairāk vai mazāk nekādām no pārbaudēm. Kā jau minēju, 50 000 darījumu Latvijā nav iespējams noteikti pārbaudīt, kā saka, pašrocīgi. Tika ņemts talkā mākslīgais intelekts vai datu bāzi, kas visiem pieejama un izmantojama, vai cenu banka. Un mēs visi, kā nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki, aptuveni zinām, kāds ir šī tirgus cena noteiktā katrā reģionā. Teiksim, Rīgā padomju laika sērija veida mājokļiem tie 900 eiro, un tad attiecīgi reģionos līdzīgi šo cenu indeksi. Pieliekot klāt kaut kādu iespējamo nobīdi 10% no šī cenu indeksa, mēs palūdzām, lai cenu bankas gudrais intelekts iedod mums pārskatāmu skaitli, cik tad tirgu ir šī pelēkā iespējams tā īsti masa vai darījumu skaits, kas būtu netik ļoti ticams. Un ticiet vai nē, tie aptuveni izrādījās 30 līdz 33%. Ko tas liecina? Tas liecina, ka sistemātiski valstī ir lietas, kas ir jāmaina un jāsakārto. Mums nav ticamu datu, šādu tirgus datu kropļošana kropļo tiešām būtiski tirgu, un var paskaidrot, kā tas var ietekmēt. Teiksim, man uzņēmumu vērtētāji ir Latgalē grūti novērtēt, neskatoties to, ka visi pilsētā zina, par cik un ko kas ir pārdevis, datos atspoguļojas pilnīgi citi dati. Līdz ar to ir dikti sarežģīti šim potenciālam pircējam dabūt finansējumu bankā, jo vērtētājs nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai drīkst izmantot tikai oficiālos datus, kas ir ierakstīti zemesgrāmatā. Un tā ir šī informācijas, kā saka, kropļošana, jo ir tā, ka banka, kā mēs zinām, piešķir finansējumu no tirgus vērtības, nevis no darījuma summas. Un šī brīdī, ja tu gribi reģionā iegādāties nekustamo īpašumu jau par noteikto tirgus vērtību vai par tirgus cenu, tu esi spiests atrast skaidru naudu, ar ko šim pārdevējam samaksāt šo summas starpību. Un atkal šeit ir sistemātiski kaut kas ir nepareizi, kas mums būtu jāsadzird Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kas ir valstī nodokļu politikas veidotāji. Mūs būtu jāsadzird ekonomikas ministrijai, kas ir mūsu uzraugošā institūcija, kad mēs gribam strādāt godīgas konkurences apstākļos, un mums būtu jāsadzird arī valsts ieņēmuma dienestam, kas principā ir deleģēta veikt šo kontrolas funkciju nekustamā īpašuma darījuma starpniekiem. Lai šo nozaru darītu caurspīdīgāku, Latvijas nekustamā īpašuma darījuma asociācija ir vērsusies Finanšu ministrijā ar divām, manuprāt, ļoti apsveicamām iniciatīvām, lai samazinātu šo skaidras naudas tomēr darījuma apriti
nekustamā īpašuma darījumos. Mūsu iniciatīva ir samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa šo te kapitāla pieauguma likmi no 20% uz 10%. Varbūt skatītāji atcerēsieties, ka pirms gadiem kādiem 5 šī likme bija 15%, un tādā manā izpratnē noteikti atbalsta šo neskatoties, ka finanšu ministri teica, ka ir valstī aizsardzības un citi šīs te veselības finansējuma pieprasījums aug dramatiski. Uzskatu, ka samazinot konkrēti šo nodokli būs dikti lielāki budžeta ieņēmumi un samazinās šīs skaidras naudas apriti konkrēti nekustamā īpašuma darījumos. Otra iniciatīva, ko mēs iesniedzām Finanšu ministrijai, bija, kad oficiāli samaksāta starpnieka atlīdzība pārdevējam var tikt iekļauta kā attaisnojumos izdevumos. Tas nozīmē, ka ja oficiāli pārdevējs ir samaksājis aģentam komisiju, tad tādā veidā aizpildot deklarāciju par nekustamā īpašumu pārdošanu, mēs varam šo te summu ielikt kā attaisnojušo izdevumu, par ko nebūs jāmaksā attiecīgi no šīs starpības. Tādā gadījumā, kas ir starp iegādu un pārdošanu, no šīs starpības tiks samazināts šīs te kapitāla pieauguma nodokļa apmēra apjoms. Tikšanās laikā arī pārunājām šo sadaļu un uzdevām jautājumu valsts ieņēmuma dienestam, kāpēc un cik ir veikuši pārbaudes šajos uzņēmumos, jo pēc vida vārdiem nekustamā īpašuma kā starpnieka pakalpojumu sniedzēja valsts ieņēmuma dienestā ir reģistrējušies 1300 juridiskas personas, savukārt ekonomikas ministrā tā ir mazliet virs 700. Un tad tika uzdots jautājums, cik ir veiktas pārbaudes šajos uzņēmumos, kas it kā nav reģistrējušies ekonomikas ministrijas reģistrā, tad valsts ieņēmuma dienestam varbūt īsti nebija ko atbildēt. Viņi teica, ka jā, šajos mēs īsti tā kā pārbaudes neesam veikuši, bet tur, kur esam noskaidrojuši, kad principā īsti cilvēki šo te uzņēmējdarbības veidu neveic. Tāpēc arī noteikti šajā video es aicinātu tos, kas ir reģistrējuši savu saimniecisko darbību valsts ieņēmuma dienestā ar kodu starpniecības pakalpojumu sniedzējs, noteikti aicinātu un lūgtu šo te kodu nomainīt, jo tas savā ziņā atkal kropļo informāciju un dati nav ticami, ko mēs varētu izmantot, lai saprastu, cik pelēka un sakārtot ir nozare. Jau 3 gadus darbojas nekustamā īpašuma darījuma starpnieku likums, un mēs kā nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki un arī Latvijas nekustamā īpašuma darījuma asociācija vairāk kārt uzsvērām valsts institūcijām, kad, diemžēl, likums nedarbojas, jo likumā, lai cik tas nebūtu skumji, kā mēs zinām, latvietis noteikti saprot tikai tad, kad viņu soda, kad kaut kas nav pareizi, jo ja būs veids, kā sodu apiet, viņš noteikti to darīs. Likumā ir no 1. jūlija ir iekļauta atbildība par nekustamā īpašuma starpnieka pakalpojumu sniegšanu bez šīs speciālās atļaujas vai, precīzāk sakot, bez reģistrēšanās ekonomikas ministrijas reģistrā. Un naudas summa, kas ir piemērojama šī te pārkāpuma izdarītājiem, ir līdz 8000 eiro. Kā teica valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Agnes Rudzīte, viņi dikti cer, ka šādas summas nevajadzēs piemērot nevienam. Vēl tikšanās laikā nobeidzot gribu pateikt, ceļmaizē noteikti valsts ieņēmuma dienesta pārstāvi un visi diskusijā iesaistītie, gan banka, gan arī tirgus dalībnieki, gan finanšu ministrija novēlēja mums pacietību, ka likums ir jauns, ka viņš darbojas tikai 3 gadus. Un visdrīzāk, lai šo likumu iedzīvinātu dzīvē un likt cilvēkiem izvēlēties legāla un reģistrēta starpnieka, profesionāla starpnieka pakalpojumu, ka tam ir vajadzīgs laiks, sabiedrības izglītošana un vienkārši pacietība. Paldies jums par skatīšanos!